Kā risina iekšēju nemieru? 3. daļa. Šoreiz par vārdu traumas. Ja tu pazīsti cilvēku, kuram dzīvē it kā viss ir kārtībā, ir kur dzīvot, ir sava veida attiecības ar cilvēkiem, ir ienākumi, ir veselība, bet nes kāpēc reizi pa reizē parādās neracionāla trauksme. Liekas, kad trūkst elpa vai spiež kakla vai sirdi, vienkārši uznāk randomā. Tad viens no biežākiem iemesliem ir tāds, ka šī neracionālā trauksme nāk no neizstrādātām traumām. Ja cilvēks, piemēram, iet pa lielveikalu un jūt, ka sienas viņu sāk spiest, tas var vest pie traumas, ka cilvēkam ir bailes nebūt pie kontroles. Vai kāds brauc ar mašīnu, viņam nogriež ceļu, aši sabremzē, cilvēkam var sākties trauksme, kāpēc? Izrādās, tas var vest pie bērnības par to, ka neparedzamas cilvēku rīcības saistās ar tēva alkoholismu, un tāpēc es uzsitu augšā šo aizsarga reakciju. Un kamēr šīs traumas nav izstrādātas, ilgtermiņā mieru iziest ir grūti, jo zemapziņa šīs situācijas un interpretācijas pamodina tik ātri, ka mēs varam būt sakārtojuši vidi, mēs varam būt skaidri savā galvā par lietām mūsu dzīvē, bet iekšējais sargs vienkārši 24/7 skenē, kur kaut kas varētu noiet greizi, kur mani kāds varētu nodot, kur varētu atkārtoties pagātnē pieredzētās sāpes. Un tas ir baigais svars. Tas paņem gan enerģiju, gan prieku un to pašu mieru. Un to, pēc manas pieredzes, ir ļoti, ļoti labi risināt caur terapiju. Kādu terapiju? Tādu, kura strādā dziļi. Tā nav vairs tik ļoti saruna terapija. Tas ir tāds process, kur tu atrodi cēloni, no kurienes nākā baile vai nedrošība vai satraukums no pagātnes. Un tad tu palīdzi savam iekšējam nomainīt, kā tu uz to raugies no šodienas perspektīvas. Un to var darīt kopā ar atbalsta speciālistu, kurš prot palīdzēt strādāt ar zemapziņu. Lūk, tas ir mans galvenais message, ka 3. dimensija pie iekšējā miera, lai viņš būtu ilgstoši, ir svarīgi pastrādāt ar jautājumiem, kad un kāpēc man parādās šī trauksme, un vai tam ir kāds dziļāks iemesls. Jo vai nu šī trauksme vada tevi, vai tu vadi viņu. Un ja trauma ir bijusi spēcīga un neizstrādāta, tad viņa visticamāk vadīs to cilvēku. Ja tev tas apnīk, un tu gribi būt brīvs no tā, ka tevi vada zemapziņas programmas, tad ir iespējams ar sevi pastrādāt tā, ka tev ir ilgstošs miers, un vecās lietas, kas sagādāja trauksmi, vienkārši tev ir vienaldzīgas. Lūk, un, protams, ja ir vajadzīgs dziļāks atbalsts šajā, tu vari arī vērsties pie manis uz individuālu konsultāciju.